manā skatījumā šie abortu dati Latvijā ir ļoti, ļoti cieši saistīti ar demogrāfiju. Ja mēs ņemam pret cilvēku skaitu kopējo, tie cipari ir ārkārtīgi lieli. Un tāpēc man šķiet par to svarīgi runāt, jo es arī redzu to, kā, ja ne vienīgo, tad ātrāko veidu, kā demogrāfijas situāciju ietekmēt. Mēs skatāmies uz demogrāfijas risinājumiem, un mēs zinām, ka dzimstību neuzlabo finansiālie apsvērumi. Tās viss ir ļoti svarīgas lietas, piemēram, māmiņa algas ir ārkārtīgi svarīgas lietas, ir ļoti svarīgi, lai ģimenēm ir pietiekami daudz naudas, bet visi šie labumi tie attiecās uz jau esošajiem bērniem, lai esošajiem bērniem ir ēdiens un daudz pulciņu, vēl visādas lietas, bet tas nekādā veidā neietekmēs dzimstību. Mēs paskatāmies uz valstīm, kur ir ideāls māmiņa algas un nodrošinātība, un Skandināvijas valstīs un citur, tur tam nav bijusi nekāda ietekme. Ja nu pretējā vienīgi, patiesībā dzimstība augstāk ir nabadzīgās valstīs parasti nekā turīgākās.